Labdien! Ceru, ka mani varat redzēt, dzirdēt un redzat arī ekrānu. Tā, um, jā, tad palēnām sāksim. Tātad mani sauc Viktors Grigorjevs, un tad šodien es jums pastāstīšu par Autodesk Construction Cloud mākoņu risinājumiem. Cerams, ka mums vēl pievienosies kāds klausītājs. Bet jā, tātad šīs te webinārs būs tātad par Autodesk Construction Cloud. Tātad šiem te risinājumiem, kas ir konkrēti paredzēti projektēšanas, būvniecības un būvprojekts vadības procesu efektīvākai, tā kā efektivizēšanai un precizēšanai, kā arī, jā, šie te visi risinājumi ir pieejami dažādiem tātad būvspeciālistiem, un tā doma ir tāda, jā, ka visi šie te būvspeciālisti tātad lietot šos te risinājumus, kuros ir pamatā vienotā datu vide. Tātad šodien pastāstīšu īsumā par visiem Autodesk Construction Cloud rīkiem, kas ir Autodesk Docs, BIM Collaborate Pro, Takeoff un arī Build. Šī būs tāda kā ievada prezentācija. Tātad, ievada prezentācija par šiem rīkiem, jo bieži vien klientiem ir grūti izprast, kas tad ir tieši tas Autodesk Construction Cloud, kuram rīkam ir kādas funkcijas, un kurš tad rīks būtu konkrēti piemērotāks katram uzņēmumam. Tātad, ja būs nepieciešama pēc tam kaut kāda specifiskāka prezentācija, tad droši sazinieties ar mums, varat rakstīt e-pastu, varat rakstīt uz šo te e-pastu, tad pastāstīt varu, jā, daudz detalizētāk par katru rīku, bet šodien būs tāda ievada prezentācija, ievada webinārs, tātad iziesim cauri visiem šiem te rīkiem, jā, jo detalizēts apskats prasītu diezgan daudz laika. Šodien to mēs visu uzspēt nevaram. Tā, tad ķeramies klāt. Tā, kameras slēgšu ārā, lai datoru resursus nedaudz te ekonomētu. Tātad, būvniecības procesā ir daudz iesaistītās puses, informācijas un failu apjoms ir tātad milzīgs. Faili tiek sūtīti no viena speciālista citam, tātad, piemēram, arhitekts sūta dažādus failus, tātad inženieriem, projektu vadītājiem, tā tālāk, pēc tam projektu vadītāji dalās ar šiem te failiem. Tātad, šī te informācijas plūsma ir liela, bet šo te failu glabāšana, pārsūtīšana bieži vien ir fragmentēta. Šādā veidā tiek zaudēti līdz pat 30% no datiem un failiem, kā arī bieži vien kādai no iesaistītajām pusēm nav arī pieejama aktuālā informācija, jeb tā kā aktuālie faili. Tā. Tātad ir nepieciešams nodrošināt šo te vienoto datu vidi, tātad, kurā visām pusēm ideālā gadījumā ir ērti pieejami visi dati un faili, kā arī tie tiek viegli arī pārvaldīti un ir arī aktuāli. Tātad ir pieejamas jaunākās versijas. Tātad ar šī te vienotā datu vide ir visu šo te Autodesk Construction Cloud rīku pamatā. Tātad, šī tā ACC, jeb Autodesk Construction Cloud platforma, nodrošina šos ērti lietojamos rīkus, droši vien centralizētai sadarbībai, savienojot visas iesaistītās puses un dažādos ēkas dzīves ciklu posmos. Tātad šie te rīki, ja tie piedāvājumi ir savstarpēji vienoti, izmantojot Autodesk Docs kā vienoto datu vidi, un pateicoties šai te centralizētai failu pārvaldībai, ir iespējams pārlūkot un izmantot šīs integrētās darba plūsmas visā projekta gaitā. Tātad šis ir tāds neliels, kā teikt, apkopojums. Neliels apkopojums tātad, šiem te Autodesk Construction Cloud rīkiem. Tātad platforma sastāv no 5 rīkiem. BIM Collaborate,
un arī BIM Collaborate Pro. Tos mēs izmantojam diezgan vienādā šajā te stadijā. Autodesk Takeoff, Autodesk Build, un šeit arī nav parādīts Autodesk Docs, par to arī pastāstīšu, bet Autodesk Docs mēs izmantojam visa šī te, gan projektēšanas, gan būvniecības laikā, bet, kā redzat, tos BIM Collaborate, Takeoff un Build, tiem rīkiem mums ir kaut kādi konkrēti tātad ēku dzīves ciklu posmi, pie projektu posmi, kuros mēs tātad tos pielietojam. Tātad, jā, tad BIM Collaborate un BIM Collaborate Pro ir ļoti līdzīgi rīki. Par tiem abiem arī tad pastāstīšu. Gribēju uzreiz pieminēt to, ka BIM Collaborate Pro ir vairāk domāts tieši kopīgai sadarbībai mākonī, jeb tā kā cloud-based. Tātad visām iesaistītām pusēm tas ļauj sadarboties, izmantojot Revit, Civil 3D un AutoCAD Plan 3D programmatūras, kur katra komanda strādā savā failā, lokālajā, bet viss kopējā informācija nonāk centrālajā failā, kurš tieši tiek glabāts ACC platformā. Tātad, par Autodesk Docs. Iziesim tad cauri visiem šiem te rīkiem, tad sāksim ar Autodesk Docs. Slaidos arī redzēsiet, kam šie rīki ir paredzēti, kad tos ir visefektīvāk pielietot un šo rīku galvenās funkcijas un ieguvumus. Tātad uzreiz vēlos minēt to, ka visi rīki ir pieejami mākonī, jeb interneta pārlūk programmā, nav nepieciešams rīkus instalēt datorā, tātad tie nav piesaistīti kaut kādai konkrētai ierīcei. Tātad, jā, sāksim ar Autodesk Docs. Tātad Autodesk Docs ir rīks šīs visas projekta informācijas glabāšanai vienotā datu vidē, kur mēs patiešām caur internetu pārlūku varam atvērt BIM modeļus, rasējumus un dažādus citus dokumentus. Platforma ir pieejama arī viedtālrunī un planšu datorā, kas arī dod iespēju speciālistiem, kas atrodas ikdienā būvlaukumā, tad arī strādāt viņiem daudz produktīvāk un redzēt šo dokumentāciju un tad salīdzināt dokumentāciju, ja tos rasējumus ar reālo situāciju būvlaukumā. Tātad Autodesk Docs ir iekļauts gan AEC kolekcijā, gan arī Autodesk Docs ir daļa no Autodesk BIM Collaborate, no BIM Collaborate Pro, Takeoff, Build. Tātad no visiem ir Autodesk Docs ir viena daļa no visiem šiem pāriem rīkiem, kurus mēs tad šodien arī apskatīsim. Autodesk Docs arī atbilst ISO 19650 standartam, ir neierobežot datu krātuve pieejama, un mēs varam veidot projektus tātad neierobežotā skaitā, daudzumā, un mēs arī varam pievienoties projektiem ar savu abonementu. Tātad pieņemsim, kādam uzņēmumam ir izveidots šis projekts Autodesk Construction Cloud vidē, tātad ir pieejams šis Autodesk Docs, un mēs tad, ja mēs esam kaut kāds speciālists no cita uzņēmuma, mēs varam pievienoties arī šim projektam un ņemt līdzi savu šo iegādāto licenci jeb abonementu. Tātad par funkcijām. Tātad šeit varat redzēt tās būtiskākās funkcijas. Galvenais ir tas, ka mēs tātad varam pārvaldīt dokumentus. Tātad mēs radam tādu kopīgu vidi projektēšanas un būvniecības komandām. Tātad, mēs veidojam tādas strukturētas mapes un tām mapēm piešķiram arī dažādus piekļuvas rīkus. Tātad, lai šī informācija, kā teikt, nenonāk nepareizās rokās, visas maps tiek strukturētas un piešķirta šī piekļuve. Ir pieejami vēl dažādi citi rīki. Mēs varam salīdzināt 2D un 3D failus, varam veikt sūtījumus un tos izsakot, pārsūtīt datus starp projektiem, veidot marķēšanas rīkus un definēt kaut kādas problēma vietas. Par to, tad tūlīt arī visu pastāstīšu. Tātad šeit ir attēloti tie failu formāti, kurus mēs varam augšu pielādēt Docs platformā. Tātad mēs varam
augšupielādēt sākot no 2D un 3D kaut kādiem failiem, lai kas tas būtu, piemēram, auto, kad lūk, DVG rasējumi, tie varētu būt Revit faili, jā, tātad IFC faili, tātad tie varētu būt tādi visbiežāk augšupielādētie failu formāti. Un, protams, ļoti noderīgi ir tas, ka varam arī augšupielādēt PDF-us, tātad rasējums PDF formātā. Tātad varam arī dažādas doc un XLS failus, tātad, jā, tiem ir Word un Excel faili. Varam arī augšupielādēt dažādus attēlus, jā, video failus un tā tālāk. Tātad, jā, to atbalstāmo failu formāti ir daudzveidīgi. Varam strādāt ar dažādiem failiem, tātad, jā, gan tos, kurus mēs izmantojam, tātad, jā, jā, rasējums, BIM modeļus un arī dažādas citas failus, kas mums palīdz labāk saprast projektēšanas vai būvniecības situāciju. Tātad par projektu izveidu. Ir iespējams izveidot cik vien daudz nepieciešams šos te projektus. Projektu administratori ievada nepieciešamos datus projektu izveidēji, tātad jā, tas datu apjoms ir diezgan liels, ko mēs tur varam savadīt. Mēs izveidojam šos te projektus un pēc tam pievienojam projektiem tātad lietotājus. Lietotājiem mēs piešķiram lomu projektā, ja precīzāk tas būtu tāds amats, piekļuvas līmeni, varam piešķirt arī tātad, jā, nodefinēt, no kuras kompānijas šis te konkrētais speciālists ir. Un tad mēs arī, jā, tad projekta administratori precīzāk piešķir šīs te piekļuvas, arī piešķir kaut kāds konkrēts licences. Tad tiek veidot šī te mapju struktūra. Tātad šeit, ko mēs redzam arī tie video, ka te ir diezgan, jā, tikai pāris šīs te mapas parādīts, diezgan tas dalījums ir tāds diezgan neliels, arhitektūra, lūk, architecture, civil, landscape, map structure, bet tās mapas mums tur var būt simtiem. Tātad mapju struktūra noteikti nepieciešams detalizēt pēc iespējas sīkāk. Jo katrai mapai mēs pēc tam varam piešķirt piekļuvas iespējas, tad varam koriģēt pieeju katram lietotājam atsevišķi, pēc lietotāja arī šīs te lomas vai amata un kompānijas. Tātad varam izdarīt tā, ka pieņemsim būvkonstruktoru piekļuvas tikai atbilstošām mapēm, kas saistās ar būvkonstrukcijām, arhitektu mapēm un tā tālāk, vai kaut kādi jā, pasūtītais, piemēram, varbūt, pieņemsim, netiek klāt praktiski nekam, tikai kaut kādiem pasūtītiem nepieciešamiem datiem. Tātad to mēs visu varam koriģēt, piešķirt šīs te piekļuves, un tātad tā, lai mums, kā es minēju, lai tā informācija nonāktu visiem speciālistiem, kam tas nepieciešams, bet tai pašā laikā, lai nebūtu pieejams kaut kas liekas, jā, tātad, lai mēs novērstu šo te informācijas noplūdu. Tātad, jā, ar šo te docs programmatūru, jeb risinājumu mēs varam salīdzināt gan rasēm, piemēram, versijas. Mēs augšupielādējam, tātad pieņemsim, vakar mēs būtu augšupielādējuši kaut kādu DVG rasēmu mūsu šajā te vienoto datu vīdes platformā. Un tad šodien mēs veicām kaut kādas izmaiņas, pieņemsim, augšupielādējam otro versiju. Un tad, lūk, mēs varam salīdzināt šīs te versijas, tad redzēt, kādas izmaiņas ir veiktas, un to mēs varam darīt ne tikai šiem te DVG failiem vai jā, kaut kādiem 2D, tātad PDF, piemēram, failiem, bet to mēs arī varam darīt 3D modeļiem. Tātad redzēt, kas ir pielikts klāt, kas ir noņemts, tātad kas mums ir kaut kas jāmainījies, un varam tad arī pastāstīšu arī par marķēšanas rīkiem, tad pēc tam izmantot tos, tā, piemēram, te lūk parādīts ir, kā mēs samainam, lūk, varam redzēt, varam redzēt uzreiz, cik mums ir elementi kaut kādi pievienoti, cik ir noņemti, un te arī var redzēt, ja kaut kas ir palicis tā kā turpat, kur ir, bet samainīts, piemēram, kaut kāds konkrēts tips.
pieņemsim kolonus, jā, samainam kaut kādu kolonu profilu, tas arī mums tātad tur parādītos. Tad marķējuma izveide un problēmu vietu identificēšana ir viena no visbiežāk lietotajām docs funkcijām. Tātad problēmu vietas, ja šos te issues, to arī pastāstīšu padziļinātāk par tiem, mēs varam tad norādīt gan rasējumos, tā kā un BIM modeļos, uzreiz tā kā atturot lūk šādi te, gan arī mēs varam tos veidot neatsaucoties uz tiem. Tātad, lūk, piemēram, šeit tiek veidots kaut kāds marķējums, tātad norādam to, jā, ka pieņemsim pamati nav atbilstoši, un to arī pēc tam tātad redz citi iesaistītie speciālisti. Kad mēs jau esam izskatījuši, mēs tātad šo te varam lūk izveidot tādu kā šo te problēmu vietu, ja bija šu, un mēs norādam, jā, ka tā ir kaut kāda, pieņemsim, projektēšanas kļūda, un nosaucam šo te konkrēto problēmu vietu, un tad varam sakārtot dažādas iestījumus. Piešķirt jā tipu, kaut kādu aprakstu, un mēs šo te problēmu vietu varam piešķirt kaut kādam konkrētam speciālistam, jā, tad šis speciālists to atrisina. Tātad mēs viņam piešķiram vai nu kaut kādam lietotājam, vai arī varam piešķirt kaut kādam uzņēmumam, jā, vai pēc lomas to sadalīt, un piešķiram arī kaut kādu nepieciešams gadījumā pieliekam klāt arī kaut kādu datumu, kad mums tas ir jāatrisina. Varam pielikt arī lūk, jā, references, piemēram, no bulokuma kaut kādus attēlus un tā tālāk. Tā kā šie te issues ir ļoti, jā, issues ir tās problēma vietas, to radīšana ir ļoti noderīga, jā, pēc tam e-pastā tiek saņemts paziņojums, lūk, ka ir izveidot tādu problēmu vieta, kas ir jāatrisina kaut kādam konkrētam laika brīdim, tātad ir šī te Autodesk Construction Cloud un e-pasta integrācija, tātad saņemam e-pastu, lai neko arī nepalaistu garām. Jā, kad mēs to esam atrisinājuši, mēs šos te problēmu vietas varam, kā teikt, aizvērt ciet, tātad noslēgt. Un jā, ja nu kaut kādi jautājumi, aizmirst piebilst, ja nu kaut kādi jautājumi mums rodās, tad droši sakiet vai rakstiet čatā. Pacentīšos, jā, tad arī uz tiem atbildēt. Tātad par reviews. Vēl viena no Autodesk docs funkcijām. Tātad reviews ir tāds formu veidošanas rīks, lai apstiprinātu dažādus, piemēram, vai nu failus, jā, vai kaut kādu projektēšanas lēmumus, pilnīgi jebko. Tātad mēs te varam veidot vai vienpakāpju, vai daudzpakāpju šo te apstiprināšanas, jā, šo te izveidi. Un tā tad varam piešķirt, kas šo te apstiprināšanu veiks, kam viņi ir jāveic, līdz kuram brīdim, tātad kaut kāds konkrēts kritērijs. Tātad šis mums palīdz izskatīt dažādus failus, identificēt, jā, arī tad šīs te, jā, labāk tā kā palīdz izprast arī darba plūsmas un turēt arī, kā teikt, pārējos speciālistus kaut kādos konkrētos rāmjos, tātad, lai viss notiek pēc kaut kāda arī konkrēta standarta vai pēc vienas, viss darbotos pēc viena principa. Un pēc tam, jā, tātad šīs te arī šīs te rīks, kas ir reviews, ja tas formu veidošanas rīks un arī dažādi visi tie pārējie rīki ir sasaistīti arī ar e-pastu, tātad viss šīs te lietas, kas mums ir jāizdara, vai kas ir mainījušās, par tām ziņas mēs tātad saņemam arī e-pastā. Tātad sūtījumi, jeb transmittals, tātad ar šiem te mēs varam, ar šo te rīku mēs varam nosūtīt dažādus dokumentus citiem lietotājiem. Varam, jā, tad dalīties ar šiem te failiem. Pieņemsim, jā, tātad gribam nosūtīt kaut kādam konkrētam kolēģim šo te failu, lai vieglāk tātad saprast, kolēģim būtu, kas tur ir par lietu, jā, mēs tātad pierakstam kaut kādus komentārus, mēs varam arī, ja kas nosūtīt to sev, lai pēc tam būtu it kā šī te kaut kāds, kā teikt, atgādinājums, ka kaut kas ir jāizdara. Tātad, jā, šis te ir tā kā centralizēts ieraksts par sūtījumiem,
Pēc tam arī mēs varam redzēt, kad ir veidot sūtījumi, tātad, jā, arī kad ir veidot kaut kādi, um, kad ir veidoti, jā, šie te kaut kādi eksporti, jeb, jā, kad ir veids kaut kāds eksports uz, jā, citām platformām. Tātad, jā, šis temps arī uzlabo tātad saziņu, varam redzēt, kad un ko iesaistītās puses viena otram ir, ja citai ir sūtījusi, un tā tad, jā, šeit te reģistrā mēs tad redzam, kad kas ir paveikts, tā tad arī nodrošinam šīs te informācijas, kā teikt, caurspīdīgumu. Tad, jā, par doks pēdējā lieta, ka ir iespējams sasaistīt vairākus projektus. Mēs tātad varam nosūtīt failus vai kaut kāda arī cita veida informācija, lūk, piemēram, PDF, lūk, parādīts arī šeit video, PowerPoint un tā tālāk. Mēs tātad varam, jā, šos te failus pārsūtīt, tā kā, ja ar tiem dalīties ar citu projektu. Tātad varam, jā, sūtīt šo informāciju no projektu uz projektu. Tad arī nosūtīt varam dažādas mapes, tātad uzsākot ar jaunu projektu, mēs varam arī vienkāršāk iegūt arī šo te mapu struktūru, un kaut kāds nepieciešams kaut kādus sagatavot dokumentus, tā kā uzsākot, jā, arī projektā, tad darba pie kaut kāda jauna projekta, mums tas viss norit tātad raiti. Tad par BIM Collaborate. Tātad apskatīsim tagad BIM Collaborate. Kā es minēju iepriekš, BIM Collaborate un BIM Collaborate Pro šīs te funkcijas ir identiskas, izņemot to, ka BIM Collaborate Pro, jā, tātad nāk papildus šī te sadarbība mākonī. Tātad pieņemsim, viens no uzņēmuma speciālistiem atrodas Spānijā, otrs Lietuvā, trešais Latvijā. Visi var vienlaicīgi strādāt pie viena Revit modeļa, kurš atrodas šajā te mākonī, jeb Autodesk Construction Cloud platformā. Tātad, jā, tad tas ir tas ieguvums šim te BIM Collaborate Pro. Bet tas pārējais, ko es tagad stāstīšu, tas būs, šīs būs BIM Collaborate funkcijas, bet ņemiet vērā to, ka BIM Collaborate Pro arī ir tātad viss šīs funkcijas, par kurām tad turpmāk stāstīšu. Tātad, jā, tad šeit varat redzēt būtiskākās šīs te BIM Collaborate funkcijas. Tātad mēs varam arī pārvaldīt šīs te problēma vietas, bet būtiskākais ir tas, ka mēs varam apkopot dažādus modeļus un veidot šīs te automatizētās sadursmu vietu analīzi un novērst šīs te sadursmu vietas, jā, analizēt šīs te pārmaiņas, pārskatīt tātad šos te 3D modeļus daudz detalizētāk, veidot sapulces un pārskatus. Jā, īsāk sakot, BIM Collaborate ir paredzēts, lai pirms būvniecības uzsākšanas būtu iespējams uzlabot modeļu kvalitāti, konkrēti to darot ar sadursmu vietu izķeršanu. Tātad, jā, tad BIM Collaborate ļauj piekļūt un veikt analīzi tātad visiem tiem modeļiem, kuri atrodas šajā te Autodesk Construction Cloud platformā. Jā, mēs varam, jā, tad apskatīt un apkopot šos dažādus BIM modeļus. Viņus var, tātad šos te modeļus var izsteigāt arī kā no pirmās personas skata, var veidot dažādus tātad griezumus, apskatīt elementu informāciju, veikt arī mērījumus un citas darbības tādā veidā, izķerot šīs te kļūdas. Tātad, jā, tad mēs varam apskatīt, jā, un apkopot šos dažādos BIM modeļus, kā piemēram parādīts arī šeit, varam apvienot gan Revit, gan, piemēram, IFC failu tipus, veidot arī kaut kādus mums nepieciešamos skatus, lai pēc tam tiem tad dalītos ar citām pusēm. Tātad ar šo te BIM Collaborate mēs pirmkārt veicam jā, šo te modeļu apskatī, lai labāk izprastu šos te projektēšanas risinājumus un jā, vispār mēs šo te varēsim tātad vēlāk uzbūvēt. Tātad vēl viena funkcija, ja tā būtiskākā funkcija ir konkrēti šī te
Sadursmes vietu noteikšana. Pirmkārt, tiek veidots automatizēts šis te sadursmes vietu tā kā tāds saraksts. Uzreiz tiek analizēti, automātiski tiek analizēti visi modeļi savā starpā, cits pret citu. Tiek parādītas šīs te sadursmes vietu grupas un arī cik daudz mums šīs te sadursmes vietas tā tad ir. Pēc tam mēs arī varam šo te visu izskatīt, filtrēt, pieņemsim, izvēlēties, ja gribam tikai arhitektūru, piemēram, pret būvkonstrukcijām tā tālāk, bet mums uzreiz jau automātiski ieliekot šos te BIM modeļus šajā te Autodesk Construction Cloud platformā, uzreiz jau tiek veikta šī te sadursmes vieta analīze. Tātad, protams, mēs varam veikt arī daudz detalizētāk šo sadursmes vietu analīzi, izvēloties kaut kādus specifiskus, piemēram, šos te kaut kādus specifiskus BIM modeļus, veidojot tādas kā coordination spaces, tātad, jā, tas arī, teikt, ir kaut kāds kā pamati šo te sadursmes vietu analīzē. Pēc tam, jā, mēs izvēlamies šos te modeļus, kurus varam salīdzināt, pieņemsim, jā, arhitektūru ar būvkonstrukcijām vai ar, jā, šajā te gadījumā, jā, tieši arhitektūra un būvkonstrukcijas. Tā tad varam paskatīties, un jā, tā tad, lūk, tiek parādīts visu šīs sadursmes vietas. Varam tātad uzreiz gan izveidot šīs te issues uzreiz, kur mums ir kaut kāda nesadarība. Lūk, pieņemsim šeit, jā, kaut kas parādīts, ka siena ar pārsvaru konfliktē. Uzreiz varam pievienot šo te iepriekš minēto issue, ja nodefinēt kā ir problēma vieta, un nosūtīt šo te informāciju kaut kādam konkrētam speciālistam, kuram tas ir jāizlabo. Šī sadursmes vieta identificēšana ir diezgan attīstīta, bet es teiktu, ka nav tik detalizēta, cik ar Autodesk Navisworks rīku, bet ir iespējama arī tieši šī te BIM Collaborate un Navisworks integrācija. Tad mēs varam veidot tādus hipermodeļus, jeb apvienot vairākus 3D modeļus savā starpā, pievienot arī varam tiem 2D, tātad skatus jeb rasējumus, tad visu šo te apvienot, lūk, kā attēlā, bet kā video redzams, tad varam apvienot kopā, lai tad arī iegūtu detalizētāku, ja padziļinātāku izpratni, kas mums tā tad vispār ir uzprojektēts, samodelēts, un jā, vai tad tas ir atbilstoši prasībām. Tad varam arī ar BIM Collaborate veidot sanāksmes, jeb sapulces, pierakstot kā tādu būtiskāko informāciju, jā, kad sanāksmes jeb sapulces notiks, kas tajā tiks apskatīts, kas piedalīsies. Mēs tā kā varam pievienot arī failus, kas tiks apskatīti, un pievienot arī saites uz sapulcēm, piemēram, jā, šo te Zoom linku, jeb Microsoft Teams linku, jeb saiti, un pēc tam izsūtīt šos te ielūkumus. Tad, kas mums ir ļoti forši tas, kad viss tas notiek kā vienā vidē, mēs te pieliekam šos te failus, rakstam kaut kas nav labi, kuras, piemēram, problēma vietas mums ir jāizskata, mums ir viss vienā vidē, gan šie te faili, gan tās problēma vietas, gan mēs varam tepat arī rakstīt, kas mums tā tad ir, jā, ko sapulcē esam izrunājuši, vai ko tieši vēl runāsim, kas ir jāapspriež. Un jā, tad viss tas mums notiek vienā vidē. Tad pavisam īsi par Autodesk Takeoff. Tātad Autodesk Takeoff ir tāmēšanas rīks. Tātad tas palīdz tāmētājiem veikt precīzus šos te aprēķinus, veicot mērījumus tā kā gan 2D, gan 3D vidē. Tātad reāla laikā tāmētāji var redzēt jā, šos te tām aprēķina rezultātus visā tā kā projektā. Un, jā, tādā veidā var veidot šos te konkurētspējīgākos piedāvājumus. Tātad ir iespēja piekļūt uzreiz gan visiem rasējumiem, gan arī 3D modeļiem.
un veidot šīs te tāmēšanas tā kā darba plūsmas gan uz 2D, gan uz 3D apjomiem tātad balstītas. Tātad, kā es minēju, mēs varam no 2D rasēm, no 3D modeļiem iegūt šos te apjomus. Tātad varam arī šo te visu kombinēt, varam arī veikt uz formulām balstīt tāmēšanu, un pēc tam arī tad, par integrāciju vēl pastāstīšu, bet tātad, ja nu kas, mēs pēc tam šo te visu vēl varam integrēt ar citiem rīkiem, jeb programmatūru. Tātad, ja mums ir vienotajā datu vidē ienest kaut kādi šie te faili, tātad vai nu tie ir rasējumi, vai tie arī ir 3D modeļi, mēs tad varam pirmkārt 2D apjomus noteikt, un varam arī veikt apjomu iegūšanu 3D vidē. Tātad varam izmantot šo te tā kā arī filtrēšanu, filtrēt, parādīšu. Mēs varam izvēlēties kaut kādu konkrētu vai nu sākumā izvēlēties kaut kādu konkrētu rasēm, kur mēs pēc tam pielīdzinām 3D modelim, lai mums arī vieglāk to visu būtu šo situāciju saprast, vai no kaut kāda konkrēta rasēm mēs varam izvēlēties kaut kādus elementus. Piemēram, šajā gadījumā te būs kaut kāds mēbeles. Mēs izvēlamies tos, un pēc tam atveram šos te nofiltrētos elementus kaut kādā 3D modelī. Un lūk, mēs tos redzam, varam pēc tam tur sarakstīt nepieciešamo informāciju un tad veikt šo te tāmēšanu. Tad par teikumu pavisam īsi ātri, ja kaut kas pēc tam interesēs, tad noteikti, ja kaut ko padziļinātāk gribēsiet saprast par šo te, tad noteikti dodiet ziņu. Tad pastāstīšu tagad par Autodesk Build. Tātad Autodesk Build ir, es teiktu, ka varbūt pat vispopulārākais Construction Cloud risinājums. Tātad tas mums aptver tieši būvniecības, tātad būvniecības procesu. Tātad tas mums šis rīks nodrošina rīkus arī tieši projektu vadībai un dokumentu pārvaldībai un nodrošina šo te darbu plūsmu koordinēšanu starp konkrētu biroju un būvobjektu. Ar šiem te rīkiem mēs varam arī uzraudzīt projektu kvalitāti un skatīties uz būvniecības procesu no drošības apsvērumu puses un arī pārvaldīt šo informācijas plūsmu un izmantot arī dažādus citus rīkus, tātad, lai digitalizētu arī mūsu šo te būvniecības procesu un visi šie te ar būvniecību saistītie dokumenti mums arī tad būtu šie te vienotajā vidē. Tātad tās galvenās funkcijas. Mēs tātad, varam pārvaldīt projektus. Ar šiem rīkiem mēs tātad varam nodrošināt projektu izpildi laikā un budžetā, uzlabojot tieši šo te sadarbību un samazināt kļūdu apjomu. Varam veikt kādas pieprasījumus pēc informācijas, tūt arī par tiem paskaidrošu. Tātad varam veikt arī sūtījumus un veidot sanāksmes. Tātad tie ir tās funkcijas, kas sakrīt Build rīkam ar BIM Collaborate rīku, piemēram. Varam arī pārvaldīt šīs te problēma vietas, un kas mums ir konkrēti šim te Build rīkam ir tas, ka mēs varam veidot šādas te kā drošības, darba drošības šīs te formas, pārvaldīt izmaksas un arī tātad resursus jeb aktīvus. Tātad, par rasēm lapām. Rasēm lapas mēs varam sakārtot tātad kaut kādās rasēm lapu kopās. Tad rasēm lapu numuru uzreiz, piemēram, tiek automātiski iegūt no rasēm lapām. Mēs kas arī tos varam sarakstīt manuāli. Tātad tas viss mums tiek veikts, lai mēs tā kā nedaudz sakārtot mūsu šo te
šo darbu plūsmu, lai būvlaukumā nogādātu arī būvlaukuma speciālistiem, tātad piegādāt nepieciešamo informāciju un, lai mēs nepiegādātu kaut kādu, varbūt kaut ko par daudz, kaut ko lieku šajā te brīdī, vai arī lai nebūtu tieši konkrēti pretējs, ka kaut kādiem būvlaukuma esošiem speciālistiem nav kaut kāda nepieciešama informācija. Lūk, mēs tad veidojam šīs te rasējuma lapu kopas, nosūtam tās tātad speciālistiem, kas atrodas būvlaukumā, ja precīzāk mēs nosūtam, vienkārši aktualizējam viņas, apkopojam šajā te Autodesk Construction Cloud platformā, un tad speciālists būvlaukumā, izmantojot vai nu datoru vai planšu datoru, tātad ir pieejama šī mobila aplikācija. Tātad atverot šos te prasējumus, tad saprot, tad izprot, konkrētāk šo te projektēšanas lēmumus un tātad veicamos darbus. Tātad varam arī veidot tādus kā RFIs, ja pieprasījumus pēc informācijas. Tas ir diezgan vienkāršs rīks. Tātad izvēlamies kaut kādu konkrētu vai nu speciālistu vai, kā teikt, piesaistīto kaut kādu pusi jeb komandu. Un tātad dodam šajā te Autodesk Construction Cloud platformā tātad ziņu par to, ka nepieciešams ir kaut kāds informācijas papildinājums un tātad kaut kādas citas lietas. Sanāksmes šis te rīks, ja šī te funkcija strādā tāpat kā, ja jūs iegādātos BIM Collaborate rīku, tātad viss ļoti līdzīgi, ja praktiski tāpat. Izvēlamies cilvēkus, kur piedalīsies šajā te sapulcē, nodefinējam kaut kādu būtiskāko informāciju, un tad, un pēc tam to visu tātad varam saintegrēt kopā ar tātad e-pastu, lai nākt arī šo te paziņojumu e-pastā. Tad praktiski tas pats, ko es stāstīju iepriekš par BIM Collaborate. Tātad ir iespējams izveidot arī tādus kā kontrols sarakstus, jeb checklistes, kuras izveidot tātad tieši ACC platformā, vai arī var importēt tās no PDF. Un, par tādām varētu būt, piemēram, var kalpot, piemēram, vai kas mums ir izdarītās lietas, tad skatāmies, kas ir izdarīts, kas nav izdarīts. Tikpat labi tas var attiekties uz darba drošības pasākumiem. Lūk, kā, piemēram, arī šeit parādīts, mēs tad veidojam arī dažādas formas, kas ir līdzīgas kā atskaites. Tātad šīs izveidotās formas var redzēt būvdarba vadītāji, būvstrādnieki, ja precīzāk kā speciālisti, kas atrodas būvlaukumā. Tad atverot šo te mobilo aplikāciju ACC, ir iespējams piekļūt šīm te atskaitēm. Tātad vai nu mēs to izdarām dienas beigās, piemēram, atskaitamies par padarīto, vai tieši kā šajā gadījumā skatāmies, vai tiek ievēroti drošības pasākumi. Tātad, šajās te mobilajās aplikācijās mēs arī varam piekļūt šīm te formām un dažādiem arī citiem tādu dokumentiem. Arī 3D modeļiem arī varam tos apskatīt, pagrozīt no telefona vai no planšu datora. Tā kā komplektā, vienkārši šeit platformai nāk arī šī te aplikācija, kur mēs tad varam izmantot, pieņemsim, būvlaukumu. Tad vēl viena funkcija ir šī te resursu pārvaldība, jeb aktīvu pārvaldība. Varam arī tad veidot arī līdzīgas kā tādas formas, kur mēs tad pievienojam jaunāko informāciju par, piemēram, darba instrumentiem, būvmašīnām, citiem resursiem. Ja pārskatus redz arī citi, tātad ir pārējie speciālisti, arī tie, kas atrodas ofisā. Tātad visiem ir redzams, ja ir nepieciešams kaut kāds iekārtu remonts vai nepieciešams veikt kaut kādas citas aktivitātes, kas ir tieši saistītas ar konkrēti uzņēmumu resursiem. Tā, tad
šeit varat vēl redzēt vēlreiz tagad tādu nelielu šo te visu rīku apkopojumu. Galvenās funkcijas, tātad, kam šie te rīki, tātad, jebkuram speciālistiem šie te rīki ir paredzēti un kurā projekta fāzē tātad tiek lietot. Tātad, jā, vairs īsti tā kā šeit te neiedziļināšos, nestāstīšu atkal padziļināti, bet, kā es minēju, galvenais vajag saprast, kurš rīks ir nepieciešams, lai saprastu, jā, tad, par ko tad gribat vairāk painteresēties. Un, ja ir kaut kāds konkrēts, piemēram, rīks, kurš ir uzrunājis, tad dodiet ziņu, pastāstīšu tā tad padziļinātāk. Lūk, te arī ir parādīts galvenos funkcijas katram rīkam. Tātad visiem rīkiem, kā es arī minēju, pamatā ir šis te Autodesk Docs, kas ir tā vienotā datu vide, kur mēs tad glabājam visu projektu informāciju, tātad 3D failus, 2D failus, tātad dažādus dokumentus un tā tālāk. Un tad katram citam rīkam nāk tad klāt kaut kādas papildus citas funkcijas. Tātad, ja jums ir nepieciešams, piemēram, izskatīt modeļus vai kaut kādu šo te clash detection, ja to sadarbspēju analīzi, tad noteikti nepieciešams BIM Collaborate. Ja vēlaties veikt šo te projektu izstrādi, piemēram, ar Revit programmatūru, tātad šajā te mākonī, atrodoties, tas tiek, jā, visbiežāk tas tiek pielietots, ja speciālists neatrodas vienā pilsētā, vienā valstī, tātad glabājam šos te modeļus vienā šajā te vienotajā datu vidē, tad ir jāizmanto tas BIM Collaborate Pro. Ja ir nepieciešams veikt tā kā tāmēšanas darbus, tad tas ir Autodesk Takeoff, un ja nepieciešams kaut kāds šis konkrēts projekta pārvaldības rīks, un rīks, kas savieno, kā teikt, kopā ofisu ar būvlaukumu, tad jums visnoderīgākais būtu šis te Autodesk Build. Viena no pašām svarīgākajām lietām ir tāda, ka visus šos te Autodesk Construction Cloud risinājums ir iespējams integrēt ar vairāk nekā 200 citām programmām un rīkiem. Šobrīd arī jau vairāk uzņēmumu Latvijā pielieto šo te integrēšanu. Piemēram, viens no populārākiem rīkiem, ar kuriem tad tiek veikta integrācija, ir, pieņemsim, kaut kāds Power BI, lai veidot vēl tā kā padziļinātākas atskaites un redzētu arī tātad projekta datus grafiski. Tātad šo te programmu, ar kurām var integrēt Autodesk Construction Cloud apjoms visu laiku pieaug, arvien vairāk citu tā kā šo te programmu īpašnieki, tā kā ražotāji, grib veikt šo sadarbību ar šo te Autodesk Construction Cloud, jo vienkārši ir Autodesk, lai integrētu šos te rīkus, jo Autodesk Construction Cloud turpina attīstīties, šie te rīki kļūst tātad daudz detalizētāki, un mēs varam veikt arvien vairāk dažādas lietas ar šiem te rīkiem, tādēļ, cits puses arī ir interesēts sadarboties ar Autodesk, lai integrētu šos te risinājumus šeit te vienotajā datu vidē. Un jā, tātad šis no manis arī būtu viss, tāds neliels, kā teikt, pārskats par visiem šiem te Autodesk Construction Cloud mākoņu risinājumiem. Kā es minēju, tātad sākumā, ka sūtiet droši jautājumus uz e-pastu. Ja nu kāds nepaspēja pievienoties sākumā, tad ierakstīšu vēlreiz savu e-pastu čatā. Droši sūtiet jautājumus uz e-pastu, ja jums nepieciešams kaut kāda konkrēta risinājuma šī tehniskā prezentācija, parādīšu kā tas viss mums tātad darbojas, parādīšu kaut kādu konkrētu projektu piemēru. Jā, varbūt jums ir kaut kādi jautājumi šajā brīdī. Un no manas puses šis te arī tad varētu būt šodienai viss.
Ja ir kaut kādi jautājumi, tad droši vien rakstiet čatā vai sakiet, atbildēšu.